Šķiet, tas bija tikko, kad pabeiguši draudzes nama pēdējos sagatavošanas darbus, ar satraukumā pukstošām sirdīm pirmo reizi pulcējāmies zālē uz atklāšanas dievkalpojumu. Līdzinās rindās sakārtoti krēsli, zem kājām svaigi pulēta betona grīda. Nu jau pagājuši 10 gadi, kopš šis nams kalpo tiem mērķiem, ko Dievs draudzēji devis. Ļoti iespējams, 10 gadu mūžības kontekstā tās 10 minūtes vien ir. Tomēr ar cilvēku mūžu mērojot, tajos ir noticis ļoti daudz. Piedāvājam ieskatīties vēsturē 10 gadi namā. Kad domās redzējām jaunā nama aprises, tas vienmēr saistījās ar liela mēroga pasākumiem. Koncerts, teātra, labdarības pasākumu un atpūtas vakar. Šī zāle tam ir ideāli piemērota. Dieva nams koncertzāle. Populārā amerikāņu dziedātāja Rebeka St. James 2002. gadā atklāja koncertu sēriju, kas sekoja turpmākajos gados. Tā bija pirmā reize, kad šo zāli piepildīja tik lielas ļaužu masas. Pēc tam jau šeit bijuši tādi grandi kā Delirious, Maikls W. Smits, Limora Šapīra ar pianistu Aleksandru Drori no Izraēlas un Viktors Klimenko no Somijas. Negaidītu dāvanu Dievs uzdāvināja uz dažām stundām pie mums atsūtot pasaules slaveno pianistu Huntley Brownu. Pie mums viesojies arī lieliskais mīms Stīvs Murrejs no Anglijas. Pilnībā pārpildītu zāli turklāt 2 reizes vienā dienā piedzīvojām, kad šeit notika cerības festivāls bērniem. Jāatzīst, ka noorganizēt šo pasākumu varējām bez grūtībām, jo radošā komanda jau daudzus gadus organizē lielus pasākumus, tādus kā vislielākā dāvana, kura ietvaros tapušas daudzas lieliskas bērnu izrādes, kā arī bērnu kristīgās mūzikas festivālu Mūzikas spārni, un šogad festivālam apaļa jubileja 10 gadu. 2008. gada nogalē savu 3. uzvedumu piedzīvoja mūzikls Gaismas ēnā, viens no draudzes vērienīgākajiem muzikālajiem projektiem. Mūsu mājīgās un daudzfunkcionālās telpas ir ļoti piemērotas dažādu plašu pasākumu rīkošanai. Organizējot pasākumus sakām paldies, ko veltījām mediķiem, pedagogiem un sociālajiem darbiniekiem. Paralēli koncertam lielajā zālē pamatstāvu telpās varēja notikt pasākums bērniem. Paldies arī Kristiešu draudzē Prieka vēsts, kur saorganizēja šo pasākumu. Pateicības vārdus jums visiem. Vēlreiz Rīgas pašvaldības vārdā es jums saku lielu paldies. 2008. gada sākumā mūsu nama durvis tika atvērts arī 100 audžu ģimenēm, lai dāvātu viņiem īpašu svētku dienu. Un, protams, nav iespējams uzskaitīt visus draudzes namā notikušos ikgadējos lielos svētku pasākumus, Ziemassvētkus, Lieldienas, dažādas konferences un ģimenes dienas, kā arī grupas vēstniecība un 16 pliķa koncertus. To ir bijis daudz, iepriecinot gan lielus, gan mazus. Protams, kad atbrauc toreiz Delirious, es biju pārsteigts, jo tā bija man mīļākā grupa, jā, un kad es viņus redzēju dzīvē, un kad viņi dziedāja, tas svaidījums, kas šeit bija, es pats lēkāju līdzi, ka tur es domāju, cik tev gadu Armand, jā? Šie tie koncerti vai pasākumi, tādi sociāli publiski pasākumi, kur mēs aicinām cilvēkus no malas mūsu namā, kur var redzēt, kādi mēs esam, ko mēs šeit darām, kā mēs kalpojam un izrādā viņiem savu mīlestību. Tas man tāda brīnišķīgi. Atskanot Jēzus vārdiem, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, draudzes pašos pamatos ir ielikta misija un uzdevums – apmācībai, mācīšanai un māceklībai. Prieka vēsts jau no pirmsākumiem pazīstam ar izglītojošām programmām, konferencēm, semināriem, raidījumu cikliem un skolām, dažādām interešu un vecuma grupām. Dieva nams – mācību centrs. Vispirms jau iknedēļas dievkalpojumi, kur 2 reizes nedēļā draudzes sanāk kopā, lai mācītos sekot Dievam. Katru svētdienu pēc dievkalpojuma brīvā un draudzīgā vidē notiek Bībeles mācības pamatkurs. Tā laikā ir iespējams saņemt personīgu palīdzību, aizlūgšanu, kā arī atbildes uz jautājumiem. Draudzes Bībeles skola ir vieta, kur notiek sistemātiskas Dieva vārdu studijas, padarot Bībeles patiesības skaidrs un ikdienā pielietojamas. Katru gadu šo skolu apmeklē studenti no visas Latvijas. Ar katru gadu draudzes darbs plešas plašumā un tiek noturētas apmācības un semināri par dažādām tēmām. To saraksts kļūst arvien garāks un daudzveidīgāks. Es esmu kādu īsāku laiku šajā draudzē, bet tad tajā brīdī, kad es uz viņu sāku skatīties, man viņa lika kā tāda skaista torte. Un tad, kad es biju Bībeles skolā šeit, tad es viņu to torti pagaršoju no iekšpuses, un es tik tiešām ieraudzīju tajā dzīvību. Cilvēki tādi atvērtāki, smaidīgāki,
un arī zinošāki paliek ar vienu, jo klausās Dieva vārdu un uztver un mācās. Man ļoti palīdzēja un ļoti virzīja Bībeles pamatkurs, tas ļoti svētīga lieta. Man arī patīk, kas ir vīru bija sanāksmes, ir arī visādi papildus kursi, ir laulības kursi. Tās lietas ļoti svētīgas. Tās vajadzības, kuras šeit tiek apmierinātas, paliek arvien vairāk un vairāk, un tiešām nekur vispār nav jāiet pasaulē, lai kaut ko uzzinātu vai saprastu vai izklaidētos. Mans nams ir lūgšana nams, atklāja Dieva vārds, un tas ir vēl viens no balstiem, kas veido draudzes pamatus. Pats draudzes sākums meklējams pirmajās lūgšanas sapulcēs. Lūgšanās tiks saņemts draudzes nosaukums un redzējums. Paši lielākie un nopietnākie draudzes soļi tika spērti vispirms metoties uz lūgšanu ceļiem. Dieva nams, lūgšanu nams. Vēl joprojām dažādas lūgšana grupas ir tas enerģijas avots, kas dod spēku katrai redzamai draudzes darbībai un kalpošanai. Katru nedēļu draudzē notiek lūgšanas pirms dievkalpojumiem, rīta lūgšanas par tuviniekiem, kas ir atkarībās, par bērniem, neglābtajiem radiem un draugiem. Notiek individuālā kalpošana ar vārdu un aizlūgšanu. Dieva spēks ir draudzē, un es personīgi ar katru dievkalpojumu vairāk un vairāk piedzīvoju tiešām tādu pārdabīgu Dieva spēku. Cilvēkam ir nepieciešams gaiss, lai viņš elpot, un draudze priekš manīm ir kā gaiss, kā garīgais gaiss, kur es atnāku un saņemu Dieva klātbūtni. Reizi nedēļā liela draudzes daļa tiekas mājas grupās. Tā ir unikāla iespēja lielā draudzē šaurākā ģimeniskā lokā savstarpēji tuvāk iepazīties, sadraudzēties un just īpašu mīlestības gaisotni. Man mīlestības oāze, kur es dodu mīlestību, kur es saņemu mīlestību, kur tiešām es varu smelties spēku, kur man uzmundrina, kur man norāda uz manām kļūdām, varbūt kaut kādām vainām, kur man sniedz roku un palīdz celties un iet uz priekšu, un tiešām, kur es šeit var nākt un baudīt Dievu tuvumu kopā ar brāļiem un māsām. Man jau nekas nebija, es biju ar vienkārši sagraustu sirdi, un tas bija vienīgais tāds garīgais patvērums, kuras vienkārši reizi nedēļā varēja būt, un vienkārši, ka cilvēki par manīm aizlūdz un vienkārši nepazust, jo paldies viņiem. Kad gatavojoties draudzes 18 gadu svinībām, mācītājai Līgai tika vaicāts, ar ko varētu salīdzināt draudzi, pārliecinošāka atbilde bija dzemdību nams. Tieši tā arī ir. Katru nedēļu, patiesībā katru dienu šeit notiek dzimšana. Dieva nams, dzemdību zāle. Dzimst jauni Dieva bērni, brīdī, kad cilvēki pieņem Jēzu par savu kungu. Dzimst jauni projekti un stratēģijas. Dzimst grāmatas, bukleti un plakāti, jauni raidījumi un teksti mājaslapai. Dzimst svētrunas un dziesmas pielūgsmē, jaunas dejas un uzvedumi. Visbeidzot, dzimst jaunas idejas, kā aizsniegt savu sabiedrību. Par to, cik cilvēki atgriezušies draudzē priekvēsts pēdējo 10 gadu laikā, apkopotas statistikas nav, bet pēdējos 2 gados pie Kristus nākuši ap 300 cilvēku. Un derību ūdenskristībā slēguši 120. Draudze ir garīgi augusi. Un par to kvantitatīvo es vispār daudz nedomāju. Man liekas, ka galvenais ir tas, ka lai draudze garīgi augtu, un ja vispār dzimst bērni, tad draudze ir dzīva. Mēs noteikti augam, tāpēc, kad nāk cilvēki klāt, un viņi nāk mūsu ģimenē, un mēs viņus uzņemam. Mēs esam kopā ar viņiem, un viņi ir kopā ar mums. Mēs zinām, ka mēs esam pēdējo laiku draudze. Un ko es redzu? Es redzu, protams, vefa laikos mēs augām, bet es redzu, kā mēs šodien augam, kā Dievs strādā pie cilvēkiem, cik viņi atgriežas ātri faktiski, un cik viņi ātri pieaug Jēzu Kristu. Gribam atgādināt, ka draudze šo gadu laikā izdevusi daudz lielisku, dažādiem vecumiem un interesēm paredzētu grāmatu. Draudzē ir arī savas audio un video studijas. Šī ir vieta, kur notiek video ierakstu un to apstrādi. Iknedēļas dievkalpojuma video translācijas un ierakstu sagatavošana. Regulāri tiek veidot dažādi raidījumi, tie ir gan pasākumu apskatu un reklāmas, gan savulaik populārais raidījums Rīta brokastis un ikmēneša draudzes notikumu video apskati. Savukārt šeit notiek dažādi veidi audio ieraksti. Sākot no dievkalpojuma audio ierakstiem līdz pat muzikāliem albumiem. Šeit ir tapuši albumi Miljons laimes mirkļu, Tu esi man līdzās, Dievs ir labs, ir laiks un sapnis lidot. Ilgus gadus šeit tika veidots radio raidījums no spožuma uz spožumu, ko translēja Kristīgajā radio.
Vairākus raidījumus par dažādām tēmām vēl joprojām ir iespējams iegādāties grāmatu galdā. Mēs esam radīti, lai kalpotu. Draudzes darbs pastāv pateicoties cilvēkiem, kuri brīvprātīgi velta savu laiku, zināšanas un prasmes, lai kalpotu dažādās kalpošanas komandās. Ja mēs varētu paraudzīties no putnu lidojuma, mēs redzētu, ka bieži vien draudzes nams atgādina čaklas skudrupūzni. Tik daudz rosības un pienākumu, ko steidz darīt tik dažādas kalpotāju komandas. Dieva nams kalpošanai. Visas kalpošanas draudzē pamatā var iedalīt 5 grupās. Pastorālā kalpošana, kurā ietilpst apustuļi, pravieši, mācītāji, evaņģēlisti un skolotāji. Tās ir bībeles skolas, mājas grupas, lūgšana grupas, jauno kristiešu un kalpošanu vadītāju apmācības, slavēšana, bērnu, jauniešu un citu grupu apmācīšana un vadīšana. Radošā kalpošana, teātris, deja, mūzika, gaismotāji, video un audio kalpošanas. Palīdzošā kalpošana, kārtības dienests, apsardze, kafēnīca, grāmatu un infogaldi, kā arī citi. Misijas darbs, evaņģelizācija, dažādi projekti un sociālais darbs. Līdzstrādnieki, palīgi, organizatori un brīvprātīgie kalpotāji. Dieva nams vienmēr būs vieta, kur cilvēki kalpos un atspērienu platformu, lai iziet un spīdētu savai sabiedrībai. Mēs katrs viens līdz kaut kādam brīdim, protams, jā, mēs ēdam, bet kad pienāk tas brīdis, kad mēs sākam dot citiem, kad tu sāc kalpot citiem, un tā ir tā arī, man liekas, kristietības būtība. Tā ir Dieva valstība šeit uz zemes. Draudz priekš manis ir tur, kur es varu augt garīgi un izjust to, ka es arī varu palīdzēt citiem, ka es esmu vajadzīga un man ir citi vajadzīgi. Kalpošana man vienmēr ir daudz devusi. Es vienmēr pēc kalpošanas jūtos vēl apdāvinātāk, vēl enerģijas pilnāka. Liela prieka iedod arī ļoti pavisam maz kalpošanas, liekas pavisam nenozīmīgi. Tu kādam tikai pasaki tikai dažus vārdus. Un tā jau ir kalpošana Dievam, ja tu sūti vārdu viņam. Bet ļoti liela prieka arī iedod kaut kādu lielu pasākumi, kā pēdējā varbūt Ziedoņa dārzā bija pasākums ļoti liels. Tāpat laikā, es domāju, tas uzlika diezgan lielu atbildību mums visiem, kā draudzei un konkrēti arī kalpotājiem un kalpošanu vadītājiem. Būt savā namā, apsaimniekot viņu, uzturēties tur no dienas līdz nākošo dienu un zināt, ka mēs turpināsim šeit kalpot un augsim un vairosimies. Tas, man liekas, bija tas pamat uzdevums, un es redzu, ka tas ir noticis, un draudze ir mainījusies, un mēs esam saimnieki. Saimnieki gan savā namā, un es ticu savā zemē, savā pilsētā. Draudze ir ģimene, un katrai ģimenei ir mājas. Par tādām mēs varam uzskatīt pašu celto un izloloto draudzes namu. Un kā jau katrai ģimenei, ir brīži, kad visi kopā strādājam. Un ir brīži, kad kopā atpūšamies. Dieva nams – saskarsmes un sadraudzības vieta. Par mīļu tradīciju ir kļuvušas ikgadējās ģimenes dienas un draudzes dzimšanas dienas, jeb gada svētki. Pa šiem gadiem namā ir notikušas arī daudz un dažādas nometnes. Vairākas reizes bijušas dinamiskas nometnes jauniešiem Run to Win, Take a Stand, Es nekaunos un citas. Jesus Team pulcējušies gan uz kopējām nometnēm, gan puišiem un meitenēm atsevišķi. Arī vīriem un sievietēm ir bijušas savas nometnes, katram ar savām odziņām. Īpaši krāšņi un lieliski tika svinēti sieviešu svētki 2009. gadā. Atzīstot, cik svarīgi kalpošana izaugsmē ir šāda sanākšana kopā, arī slavētāju un svētdienas skolas skolotāju kuplās komandas ir organizējušas vairāk kārtīgas nometnes namā. Kā pēdējais jaunums tika organizēta nometne tikai meitenēm. Gribētos teikt, ka lielisks sadraudzības veicinātājs ir arī draudzes plašā kafēnīca pamatstāvā. Katru svētdienu pēc dievkalpojuma tur var ne tikai gardi paēst, bet arī pavadīt lielisku laiku ar brāļiem un māsām. Te ir tā ģimene, kas vienmēr par tevi ticēs, cerēs, kas tevi mīlēs tādu, kāds tu esi. Šeit tu iegūsi tos pamatus. Mēs esam kļuvuši tuvāki, mēs esam kļuvuši pie mīlestības pilnāki. Mēs viens otru vērtējam daudz augstāk nekā tas bija agrāk. Sveiki, mīļā draudze! Visvairāk es gribu atzīsties jūsu mīlestībā. Tā ir man pirmā reize iespēja jums, draudze, pateikt, ka es jūs ļoti, ļoti mīlu. Un ka draudze man ir kā ģimene, ka es šeit jūtos tiešām kā mājās. Un kad katrs viens cilvēks man nāk par svētību manā turpmākos gaitos, kuros es eju arī ārpus no šīs draudzes. Priekš manis draudze ir cilvēki, kas to veido. Kas veido to labsajūtu, ka tu esi ar viņiem kopā. Un tad tajā brīdī, kad tu esi šeit, tu vienkārši jūties laimīgs.
Mēs mīlam Dievu. Mēs mīlam draudzi un Dieva darbu. Tāpēc mēs varam teikt, mūsu Dievs ir brīnišķīgs. Mūsu draudz ir brīnišķīgi. Mūsu mācītāji ir brīnišķīgi. Un arī tu esi brīnišķīgs. Atskatoties uz šiem 10 gadiem namā, kad tā jautā, man sirds pielīst pilna pateicības, jo mēs esam saņēmuši tik daudz Dieva siltumu, mīlestības, žēlstības, mēs esam baroti, auklēti un tiešām audzināti, un mēs esam auguši. Mēs esam iemācījušies vairāk mīlēt viens otru, rūpēties viens par otru, piedot, esam kļuvuši drosmīgāki, esam gājuši ārā un darījuši lietas, varbūt, ko pirms laicīgi nevarējām, un tomēr, paskatoties uz nākotni, mums priekšā stāv nopietnas laiks. Laiks, kad tomēr novērst acis vēl vairāk no sevis un skatīties uz to, kas interesē Dievam un ko grib Dievs. Un parasti tās lietas, kādu laiku cilvēkiem ir nesaprotams, tās viņiem nepatīk, un viņi tikai pēc tam, šad un tad, kad tie, kas ir kalpojuši, ir aizgājuši mūžībā, tikai saprot to nozīmi un pasaka paldies. Un tātad mūsu izaicinājums būs bīties par visu vairāk Dievu, mīlēt viņu, un būt gaismai pasaulē radikālai, bez kompromisa, lai sludinātu evaņģēlīšies pēdējās dienās viņa slavā. Es domāju, ka mums visiem ir vienāda sajūta, vai tiešām ir pagājuši jau 10 gadi. Bet tā tas laiks skrien, mums tiešām vajag Dieva žēlstību, lai mēs savus turpmākos gadus izmantot liederīgi. Es ceru, ka arī jūs pamanat, ka Dieva roka ir pār mums. Mēs esam izdarījuši neiespējumu. Mēs esam izdarījuši neiespējumu. Un kādreiz mums varbūt likās, ka kāds liels cilvēks, kāds izcils cilvēks mūsu vidū to ir izdarījis. Bet brīžiem mēs skatāmies, ka tie izcilie cilvēki paiet malā, aiziet prom, un Dieva darbs vēl aizvien turpinās. Un es gribu teikt, tā ir Dieva roka, kas ir ar mums un būs ar mums līdz galam. Un ko tad mēs darīsim nākotnē? Vispirms mēs paplašināsimies, un es daudz vairāk domāju garīgi, savā ietekmē, savā spēkā, savā svaidījumā, savā gudrībā, savā mīlestībā un svētumā tāpat. Un saskaņā ar to vārdu, ko Dievs mums devis no Jesaja grāmatas, mēs uzrunāsim Izraēlu. Un es ticu, ka šī kalpošana palēnām, nemanot, tā arvien vairāk piepildīs mūsu teoloģiju, mūsu dzīvi, mūsu lūkšanas un arī mūsu praktisko darbu. Un tāpat mēs kļūsim par cilvēkiem, kas nes pestīšanas vēsti līdz pasaules galam. Un es domāju, ka tā ir misija. Un ne tādā izpratnē, ka vajag 2 stundas nedēļā kaut ko kādam pastāstīt. Bet tā būs dzīva, aktuāla, dabīga, īsta kristiešu dzīve. Kristiešu dzīve, kas prot atšķirt svarīgo no nesvarīgā, sēneles no graudiem, paejošo un mīcīgo no mūžīgā un svarīgā. Un es domāju, ka mums priekšā stāv ļoti brīnišķīgi, aizrautīgi, izaicinājumu pilni un uzvaru pilns laiks.